Ceturtdien, 3. martā, zvērināta notāre Baiba Dambe noslēgs pirmo bezstrīdus laulību šķiršanas procesu biroja pastāvēšanas laikā. Jau informējām, ka ar 1. februāri notāriem tika dota iespēja šķirt laulības bezstrīdus gadījumos. Visā valstī uzsākt jau 901 lieta, Ogrē procesā ir 22 laulības šķiršanas. Pie notāra procesa ir ļoti vienkārši. Cilvēki vismaz pirmie 10 man jautāja, vai tiešām tas ir viss. Viņi bija ļoti patīkami pārsteigti gan par maksu, gan par pašu procesu. Pirmie klienti uz bezstrīdus laulības šķiršanu notāru birojos tika reģistrēti jau aizvadītajā gadā. Zinot pārblīvēto tiesu sistēmu, cilvēki speciāli gaidīja, kad notāriem tiks piešķirtas minētās pilnvaras, norāda nozares pārstāvji. Abiem laulātajiem ir jāpanāk vienošanās par laulības šķiršanu. Jāierodas šeit kopīgi, par to jāparaksta iesniegums. Ja nav kopīgu nepilngadīgu bērnu un kopīgas mantas, tas ir viens no gadījumiem. Un otrs, ja ir nepilngadīgi bērni un kopīga manta, par to ir jāpanāk rakstveida vienošanās. Darba apjoms lielā mērā nav palielinājies, bet tiesas šādā veidā tiks ļoti atslogotas. Cilvēki ir apmierināti, saka Baiba Dambe. Kā informē Latvijas zvērinātu notāru padome, laulība var tikt šķirta ne ātrāk kā 30 dienās pēc lietas uzsākšanas. Šajā termiņā vienam vai abiem laulātajiem ir tiesības atsaukt savu iesniegumu. Valsts nodeva par laulību šķiršanu tiesā joprojām ir 100 latu. Savukārt kopējā samaksas apmērs, kas jāmaksā pie notāra, 66 lati. Zanda Treško, Ogres televīzija.